Nu, puiši meitenes, laba diena. Tad atkal šodien YouTubiņā tur, ziniet, kā darbojoties, pēkšņi man hops. Jā, redziet, kā ir. Izrādās, ka YouTube arī tur daudzi latvieši tur darbojās un kanāli un pa savām citām interesēm, protams, un tā. Un pēkšņi, diezgan reties Latvijā redzu kaut kādas tur dāmas, YouTuberes vai vēl kaut ko, jā. Un pēkšņi parādījās man šitāds kanāls Katrīna Karele. Es redziet, esmu aiztinis, cik viņš minūtes, 23 garš. Nē, bet viņš ir garš 27 minūtes video. Es esmu kaut kur pie 23. attinis, jā. Bet, skatījos no paša sākuma. Un, doma ir kāda, ko es ieraudzīju. Latviešu meitene aizbraukusi uz Indiju, tur, protams, ir uz rokām salikti šitie, kas tas hennas, ne hennas, es īsti nezinu, kas tie pa brīnumiem ir, es tagad te netīšu, nemeklēšu baigi daudz, bet katrā gadījumā tie visu indiešu, kā mēs zinām, ja mēs zinām, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls un glābējs, un Jēzus un only Jesus, and only Jesus, Son of God. Ja mēs zinām, kad Jēzus ir viss, un nekādi Muhamedāņi, un nekādi Allahi, un nekādi Budas, Krišnas, un nekas. Dieva vārds mums pasaka, kad tikai Dieva dēlā Jēzu Kristu ir mūžīgā dzīvība un glābšanās. Ja? Ceļš pie Tēva, pie Dieva, jebkuram cilvēkam, ja? Pie Dieva, pie radītāja, ja? Ceļš pie viņa, ja kāds grib tikt, meklēt un saprast, tad tas ir tikai caur dēlu Jēzu Kristu, ne caur kaut ko. Tāpēc gribu ātri pastāstīt, ka es pirmkārt, ko izdarīju. Es uzskatu, ka tas bija pareizi, tas bija no Dieva, jo ja mēs esam aicināti sludināt, tad, protams, jāizmanto ir katra izdevība, katra iespēja, jo Dieva vārds saka uzstājies laikā. Tā kā ir laiks. Tā kā tevi sauc, ka tu tur to vari, tā kā ir laiks, jā. Bet otrā tā panta daļa ir, un arī nelaikā. Tad, kad pilnīgs apkārt nelaiks, ne tev, ne tiem cilvēkiem, neviens nav gatavs, nevienam nevajag, neviens negrib. Tu ej pilnīgi citā virzienā, dari citas lietas, un pēkšņi tu jūti, bāc, ir jādara, Dievs, jāsludina, kaut galīgi nelaikā, negaidot. Bet ja tu saproti šo savu aicinājumu iekšā, tu bliezīsi laikā un nelaikā, jo Bībeles to mūs aicina, mudina un māca, un pat liek darīt. Emocionāli uzrunā, jo ko es izdarīju, pastieties, noskatījos, sapratu, ka meitene ir pilnīgā tur, smeķis, kā saka, pēcgarša kāda atkal ir, ja, kad aizbraucot uz turieni, taču ko cilvēki, ja, neaizbrauc uz Indiju un neprasa tiem, where is Jesus? Do you know where is Son of God? Do you believe? Where is church? Where is Holy Spirit? Tu jau pie indiešu šitā neaizēji, vai ne? Meitene jūsmo par ziediņiem, par puķītēm, par indiešu šitiem visiem, viņu tur tiem, kas tur notiek, un kaut kādas, kā es teicu, uz ķermeņa kaut kādas hennas, vai viņas uzlīmē, vai uzkrāso, tie tetovējumi nav. Viņi saprot, ka ar laiku noiet, bet tik un tā tu iedod sātanam savu miesu, uz kura viņš jau uzliek tavu zīmogu. Un ja tu nepazīsti Jēzu, tad sātans tevi jau tur sazīmogo, ja? Un lēnām ved iekšā tajā visā. Reku ir... Atradu televizorā arī tādu lietu, ka kur var rekā, es piedodiet, jums to rādīšu, es takšu atradu komentāri, un es uzreiz zinot to, ka Jēzus, kad ir jāglābi meitene, te ir reku visādi šitie te, te, ko es šobrīd baigi daudz tur nešķiršos pa citu, kaut ko tur raksta, citi tur bla, bet man vairāk ir tas, ko es izdarīju, jo Dievs, ka mēs stāvēsim Dieva priekšā, mums būs jāatbild par to, ko mēs darījām, vai to, ko mēs nedarījām. Es jums visiem esmu jau sludinājis savos kanāla video un teicis, ja, kad paklausīt Dievam Jēzum ir nozīmē ko, ja viņš kaut ko liek, vārdā mēs redzam, lasam, to, ko viņš tur ir teicis un licis, tas ir jādara. Un ja viņš tur kaut ko ir aizliedzis darīt un to lasi un redzi, tad tas ir aizliegts darīt un to nedrīkst darīt, ja? Un kad tu stāvēsi Dievu priekšā, tad par to, tur teikts, tiesās par to, ko tu vai nu darīji,
vai nedarīji, bet tas ir viss palikt zem vārda paklausība. Tev ir jāpaklausa tām lietām, kuras nedrīkst, tās nedrīkst. Un ir jābūt šai paklausībai, jo to Dievs sagaida. Nevis, kā es visiem saku, 10 jēziem vari ticēt, vari iet draudzē, vari lēkāt, vari bļaut, Dievs ir šeit. Tu vari izstiepties, sarauties, es nezinu, kādā veidā izdomāt, ka Dievs ir tur. Bet, kā es esmu teicis, tu melīgais zaglēn, kā es tev vien pāris video esmu nosaucis, un kas saskan ar Bībeles rakstu, ja, jo tur vēl trakāk ir teikts, ja, es vēl jūs nosaucu par melīgiem zaglēniem, bet tad gan jūs melojiet, gan jūs zogiet, gan tur varētu teikt laulības pārkāpiet un visu pārējo, un ar savām mātēm guļiet, jeb tēva sievām, un kad sāk lasīt, ko darījuši tajās visās tur Korintas un kādās visās draudzēs, tad mati ceļās gaisā, nu tur piedodiet ar mammu, džeki guļ, nu. Te mēs Rinkēvičam pasakam, ka viņš tur kādam sūkā, tad tur rakstos rādīts, ka draudzē nāk tādi, kas ar tēva sievu, tas ir ar savu mammu, mierīgi čiki briki, nu, un svētdien atnāk uz dievkalpojumu, un abi divi vēl tur pielūdz Dievu, vakar aiziet mājā un kniebjās ar mammu, nu, bet tā ir raksti saka, ja. Wow, Džzēni, meitenei es pateicu šādi, lai man būtu Dieva priekšā, nu, jā, viss kārtībā, tad es uzrakstīju rekā. Katrīna, man kanālā jau 1100 video, un šorīt es atradu šo tavu video. Gribu pateikt tikai to, ka mums visiem reizi jāmirst, un tad Dieva Jēzus priekšā visiem jāstāv, lai... Tā, reku viņu var patīt uz leju, tad bišķiņ sarežģīts process, bet piedodiet. Tad Dieva priekšā jāstāv visiem, lai dotu atskaiti par savu dzīvi. Tālāk es meitenei stāstu mierīgi, lēnām, pieklājīgi Dieva vārda patiesību. Šādā veidā es varu tikt viņai klāt, es savādāk viņu satikt nevaru. Lasam, Bībele māca, ka esam grēcinieki un mums jānāk grēku nožēlā pie Jēzus. Viņš mums piedos, bet pēc tam... Bet pēc tam mums viņam jāklausa, tas, ko es jau teicu, ja? Un jāseko ar savu dzīvi. Tātad jāklausa un jāseko. Tu nevari atkal kā visi ticīgie. Mēs ticam Jēzum un iet mājā mammu drātēt. Es atvainojos, ka tā pateicu, bet nu jā, lai jūs saprastu atkal tajā skarbumā, kad jūs paši ziniet, kādas lietas jūs mājā dariet nešķīstības šitās visas, un pēc tam aiziet pie Jencīša un ceļiet rokas, un pie Parijanca jūs ceļiet, un pie Ozoliņkevičiem jūs ejiet. Dievs redz, ka visi šie nešķīstie mēs pie kāda ejam. Ja? Dievs redz, nu neslēpieties, netēlojiet, neliekuļojiet, ka jūs to nedariet. Kad tagad no augšas redzētu, ciki masturbē, ciki porno skatās, ciki tur vīnus, šnabjus, alus dzer, ciki tur, es vispār negribu runāt, jo raksti ir pildi ar grēkiem, ko cilvēki dara. Lūk, un tāpēc, kā es teicu, ir jāseko ar savu dzīvi. Ja mēs mirstam bez Jēzus, raksti saka, ka mēs, ko mēs tai meitenei sludinām, ka mēs mūžību pavadīsim ugunsjūrā. Es nesameloju, raksti to saka. Varbūt šo visu nesapratīsi uzreiz, bet iesaku paskatīties manus video un aizdomāties par tiesas dienu un Jēzu. Es arī biju grēcinieks agrāk. Savu dzīvi izstāstu savos video. Lūk, tāpēc meitenei es uzskatīju, ka bija jāpasaka šis, un šo es viņai pateicu, un lai Dievs svētī šo manu uzrunu, ka šī meitene arī atgriežās no grēkiem un nāk pie Kristus.